izdzīvot kopienu. Tā ir vieta, kur es varu realizēt sevi, dažādas iniciatīvas, varu piepildīt tādu iekšēju. Jo tajā brīdī, kad tu mājās esi vairāk vai mazāk visu apdarījis, tad tas tvērums paliek nedaudz lielāks un atkal jau jāatgriež pie vārda gandarījums. Un tad tu kļūst gandarīt par to, ka tu redzi tādu reālu rezultātu. Un tagad tu redzi, ka pie dobas pulcējās bariņš, pie mūsu, piemēram, mežnieku puķu dobas stāv bariņš ar cilvēkiem, un viņi no sirds rūpējās par puķiem. Jā, tad tie brīži, kad es pa īstām tā fiziski raudu. Šī kopiena tā ir tā iespēja komunicēt, rast kaut kādas risinājumus, kaut kādām varbūt tās lietām, kas mūs satrauc ikdienā, un virzīt šīs idejas tālāk uz priekšu, lai šīs problēmas risinātos. Mana iedvesme ir iespēja satikt līdzīgi domājušus cilvēkus, kas ir gatavi veltīt savu personīgo laiku kopīgai lietai, lai īstenotu bieži vien mazus, bet vietējām kopienām ļoti nozīmīgs projekts. Piemēram, kādu mazu celiņu vai kādu mazu atpūtas vietu. Man šķiet, ka cilvēkam ir tāda vairāk dzīves posma. Pirmais, viņš maziņš kaut ko iemācās, jā, pēc tam kādu laiku viņš paņemās visu, ko dara, tur tā pa līgums negulēdams, jā. Un pēdējais, ka viņš jau daudz ko iemācījies, var padalīties ar citiem, jā. Un šī gadījumā šāda iedzīvotāju kopiena ir veids, kur es varu savus zināšanas nodot sakarīgā veidā, varbūt kādam noderīgam. Varbūt savā ziņā iekšēji man tā sajūta ir, kad mēs atgriežamies pie saknēm, kad kaimiņš kaimiņam uzticas, kaimiņš kaimiņu pieskata, kaimiņš kaimiņam palīdz dažādās lietās, tādā veidā resursi viens otram, un tad tāds, jā, ja netiec viens, tu zini, kad droši var pajautāt kādam, un tu uzdrīksties pajautāt, un tev uzdrīkstas pajautāt, un parasti neatsaka kaut kā tā. Tad, kad parastā ikdienā brauc cauri novadam, šīs lietas maz pamanāmas, bet tajā brīdī, kad iebrauc novadā, kurš ir aktīvs novada apdzīvotajās vietās, ciematos, to var redzēt. Un to var redzēt gan pēc tā, kā ir iekārtota vide, kādi tur ir objekti, pat mazi sīkumi, jo aktīvā sabiedrībā tur vienmēr atradīsiet gan vietas, kur izpausties bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem, tur vienmēr būs kādas norādes, tur vienmēr sakot, tas arī ir redzams tīri fiziski. Kas ir lieliska kopiena, jo kas ir vajadzīgs pamatā? Kaut kas, kas mūs visus vieno, un tā var būt vēsture, tie var būt notikumi, tie var būt cilvēki, tie var būt kaut kādi mūsu mērķi. Otrām kārtām, kas ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs zinām, kas mēs esam komandā vai kopienā, ko es māku darīt, ko māk mans kaimiņš. Mēs esam atsautīti un gatavi daļu no sava laika veltīt kopienas interesēm, daļu no savām sautīgā laika veltīt kopienai. Un pēc būtības trešais mēs darbojamies kā komanda. Mēs visu laiku zinām, kāpēc mēs to darām. Jāvienojas par to, kas ir tieši mums kā kopienai svarīgs, jo tas noteikti atšķirsies no tā, kas ir citā kopienā. Un tikai tas, kas mums būs patiešām svarīgs, tikai tam mēs būsim gatavi veltīt savu laiku un savas pūles.